Esiet sveicināti jaunās Tuning Team epizodē, kur mēs pēc jūsu lielās atsaucības pēc pirmās šišiks epizodes dosimies offroadā. Un starp citu šo autoru iespējams arī iznomāt uz vecmeitu vai vecpušu ballītēm, kā arī vienkārši izbraucieniem pa mežu. Un ja kādam pēc šī video noskatīšanās parādīsies interesi, tad es atstāšu sīkāk informāciju aprakstā zem videoklipa. Bet nu, ķersimies pie epizodes. Nospied to īkšķīt uz augšu, ja tev patīk saturs, ko mēs taisam, un ja tu esi jauns šajā kanālā un negribi palaist garām cits epizodes, kuras izlaižam, nospied to abonēt pogu. Nu ko, aiziet, sākam! Labrīt šajā brīnišķīgā rītā, kā mēs jūtamies? Labrīt. Manējais golfs arī jādara viņa tā, ka tu spaidi gāzes pedāli līdz iedarbojas. Tev jau jaunajam golfam būs savādāk. Un šādi es arī katru rītu izskatos. Vienīgais, ka man šitā golfs neskan, bet nu, kas to lai zina, kad tad būs tas motors vaps? Kā pamosties no rīta? Tas ir tā mākoņi. Atgāzes nav problēma. CZD pa nulēm, skatībā. Šodien vienkārši kādi -20 grādi ārā. Rītīgi augsti. Ko tik jūs dēļ nedarīs? Brauks tajā offroadā ar šito lielo aparātu? Jūs atceraties, šis ir dzīvoklis, komunāli 350 eiro mēnesī, tāpēc, kad mums ir sildītājs. Man šobrīd priekšā stāv Filipa BMW, jūs vēl nezināt, kā viņš izstās, jums nav nejausmas, kas ar viņu ir izdarīts, bet viņš stāv priekšā un mums plānojas epizodē nākam sestdien. Filip, ko tu gribi pastāstīt par to epizodu? Mašīnu neatpazīst vispār, viņi pilnībā pārtaisīt, gan no iekšēji, gan no ārēji. Nu labi, iekšēji ķuķuķi, bet no ārēji tā kā pilnībā. Viņa stāv šitien. Sestdien pulkstens 20:00 būs video par to mašīnīti, kas man aizņēma tieši nepilns 6 mēnešus. Tā kā nekautrējies, uzspied, paskaties to video, varbūt atstāj kādu labu komentāru, jo zin kā tas prasīja daudz laika, naudas un emocijas, un man bija tiešām jau līdz šeienei tā mašīna, gribēja pārdot 17 reizes. Viens sapņu auto būs pabeigts beidzot, ne? Ir. Reku, mēs jums iedosim mazo sneak peek ar Filipa parakstu, BMW slēpto parakstu. Reku, var redzēt, iekšā lūk, tur ir parakstu. Zin kā, es vienmēr varēšu pateikt, ka esmu tiešām viņu salīdz. Tur redzi, pasties, tas nav ārā, tas ir meistara paraksts. Jā, tur atnāks CSDD čals, no eiro marķējumu. Neizies skāt. Man liekas, viņš griežot visu laiku kamerā visādi. No pausing games. Nu redzēji. Apstādina video, ja grib redzēt BMW. TikTokos parasti tāds kā ātri uzflešot, tas tā kā bildi. Viktors būs izgriezis mazu mašīnīti un kaut kur visu ik pa laikam šī video. Tu redzēsi, kaut kur stāv tāda maza behjas. Jau, bet labi ideja, es skaties šo video un saskaiti, cik Filipa BMW ieliku šajā epizodē un tu dabūsi no mums uzlīmi. Jā. Tieši tā. Viktoram nepatīk tas, ka mēs pārāk klusi runājam. Līdz ar to tagad ir sadarināšu, kā Viktors dara. Viņš paņem kameru, viņš runā ar sevi, un mēs esam tā kā, ko teikt? Parunāt. Man mašīna ir... Skaļāk! Neko redz. Te ir tāds vaiviņš kā vilcienu vagonā. Nē, vilcienu vagons sēdēks, pasties, tā kā vecajos laikos. Jā, bet tāds pusapaļš nedaudz visas. Tā, uzrādiet jūs biļeti. Tu nevari nemaz. Pasties, neko viņš pat nokustās tā kā vilcienu. Šis ir interesants, tik daudz logi no visām pusēm. Izbaudi. Ļoti, tā kā mazliet, tik patīkam. Tas nav īpaši droši, laikam tā nevajag, ne? Tie koki ir milimetru attālumā. Šitā izmēr forši diezgan, skaties, tu tā ērti iekārtojies, izbaudi dabu, ievelc svaigu gaisu, pasties ārā, koks, iedod 5 kokam. Nevar iedot 5 kokam. Emils izbēg ārā, viņš paliek. Vai es sākam braukt? Zinu, Mr. Bean vietams neskatās. Čals cenšas paskiet. Reku, esmu atbraukšu līdz mūsu pirmajam šķērslim, kas ir koks pārkis pār ceļam. Lūk. Nu tad vai šis monstrs, šišiga, tiks pār šim mazajam kociņam. Jautājums ir tāds. Redzēsim, ko šišiga izdarīs tagad. Zariņš. Savai. Tā kā nebijis tas koks. Kas tas tikko bija? Tas koks pat nepakustējās no vietas, viņš pārlidoja pāri, paskatieties, viņš vispār nav pakstējies. Es nespēju nomikšķināt, kā jau bija pāri kokam pāri.
Bez mums aizbrauc! Ew! Bez šofera aizbrauc! Te bija šārtāk ir nekā... Jomojo! Crazy vienkārši, crazy. Šobrīd mums pārsteidzošā kārtā iedeva pabraukt. Tad pamēģināsim pabraukt par to offroad ar šito. Nu maļčik! Uzbrauc cetās. Aiziet! Jomojo! Čols jau brauc sakās savu mašīnu. Aiziet! Gribētos pa kalniņiem pabraukt, man liekas, izaicinājums būtu pa kalniem, kaut kur uzraukt augšā vai kaut kur izgriezties. Otrajā ātrumā ielikt ir gandrīz neiespējami. Kur tu esi milzīgs šajā mašīnā, tu sēdi tas maziņš, bet šitā mašīna ir vienkārši anormāls autobus. Paskatiet! Močīdi, močīdi! Jomojo, kā viņš iet? Zalmi. Tas jau bija normāls lēciens. Mēs mēģinām ielikt iekšā un tu sāk braukt. Aizgāja azertā, viņš vienkārši. Tur beigās vispār bija zāsle. Es vienkārši turpināju kaifot, vienkārši brauc pa labu, pa kreisi augšā lejā. Te var visu dienu pavadīt. Ok, tā jāpiesprādzēs no sāk. Jāturās. Tas ir vienīgais, kas ir. Tur ceļi arī ir pie paši. Tas ir tā, ka, nu, ja man sāpēs. Tas ir viss, kas ir. Viņi arī iekāp iekšā, vai nezinu? Šīs ir emocijas, tā kā, ja jūs gribat šī tādu mašīnu dabūt pabraukt, jūs zinat, kam rakstīt. Es kāds 3 reizes acis galvu vienkārši. Varētu braukt visu dienu, man balss vairs nav. Vienkārši izskalojāt uz tur visu. Šis ir vienkārši Šīs ir crazy, tas viens lēciens augšā, lai pa labu, pa kreisi vispār tā nav kur pieturēties. Emīl, tev jāapmēģina. Šitas ir... Es vēl neesmu to vispār ielicis ātrumā vēl neesmu nekad. Tieši īstā vieta, kur ielikt ātrumā. Vai brauc cik sādamais uz muguri? Let's go. Lūdzu, caur kokiem izbrauks, tagad braucam tālāk piedzīvojumos. Tas, kad tu, Viktor, brauci, tad tāds cirks bija aiz muguri. Vienkārši kāja. Un mums ir vēl viens šķērslis priekšā, bet nu šis laikam ir pārāk augsts, lai pārbraukt pāri šišik. Te, ko redzēja koks pa priekšā, bet šišik netika šim pāri, tāpēc brauksim apkārt. Es pat teiktu, ka pārbrauks pāri arī mierīgi, ne? Jā, varētu droši tuvāk braukt. Tagad ir doma tāda, mēs esam atraduši daudz maz normālu estakādi, kas ir diezgan stāva, un mēs noliksim kaut kādu zariņu, kas būs atskaites punkts, un uzdevums ir tāds, kurš var ātrāk uzsākt, vai arī mēs ņemsim tādu, kurš mazāk nobrauc lejā, pirms uzbrauc augšā kalnā. Un tad šis būtībā būs skolas eksāmenis, autoskolas, nevis autoskolas, bet smagās skolas eksāmenis, es pat nezinu, kā šis nosaukt. Es arī nav nejausmas, bet mums tagad noliksim kaut kādu atskaites punktu, lai zinām, no kura brīža sāk ripot atpakaļ.
Un tad jau redzēs. Es pat nezinu, kur viņam rucāšs stāv. Iekomentē, kā tev liekas, kurš no mums uzvarēs šis? Man liekas, ka es vienkārši ierakšēšu, jo es pilnīgi došu iekšā visu. Atskaits punkts ir? Jā, no kurš pirmais? Es tur izvēlēties? Tas pirmais. Es izvēlos. Es uzvarēju, es izvēlos. Kurš Emīls pirmais brauc un davai rāda klāts. Man liekas, mums nevienam nav jausmas, kur ir roķi un kur ir kas, bet tu. Okay, tad šis izaicinājums ir gan uz laiku, gan uz, pastīsimies, kurš pirmais tiks no šī kociņa, stāvot estikādē, līdz elektrības kociņam. Rucārs, es nezinu, kur es. Te ir 10-20 kloķi, kurēji es rucārs, es nemācēju to pateikt. 3, 2, 1, aizies! Un laiks aizies! Cik tālu pabrauc atpakaļ, bet cik ātri būs? Laiks! Nu, Filip, kāds ir laiks? 14 sekundes, 83 simtais, bet cik tālu viņš pabrauc atpakaļ jautājums? Cik ir? 2,5. 2,5 pēdas atpakaļ un 14,80 sekundēs. Gatavs? Emīlam jau bija iespēja izmēģināt rucāru, man nav ne jaus. Tā lietas arī to pašu domā. Emīlam bija iespēja pamēģināt rucāru, bet man nav ne jaus, kā viņš strādāt pēc... 3, 2, 1, aiziet! Let's go! Mēs turpinām laiku. Davai, 3, 2, 1, paga! 3, 2, 1, aiziet! Negrib viņš ar otro iet augšā. Bet vai dzirdēju, ka man slāpa nost, es labāk spēlējos ar sajūtu. Iedodiet vēl vienu iespēju. 3, 2, 1, aiziet! Nebūs, es nevaru ar otru uzsākt, es nemāku šito prikolu. Emīls atkoda kaut ko, es nevaru atkot. Ko tu izdarīji? Nevaru vairs iedarbināt mašīnu. Jūs man iedevāt pārāk daudz iespējas pamēģināt. Jā, nobeidz akumulātoru, starters beigts, degvielas vairs nav. Vēl viena iespēja, lūdzu. Vismaz tik augšā, ja? Neģudžojat man. Ok, nu mani sanāca, kā jūs redzējāt, pārāk ilgi, bet skatīsimies, kā Filipamies. Pagaidām Emīls 14 sekundēm ir pārliecinoši vadībā. Kā tā rucāšs strādājas, nesaprotu? Labi, Filip, vai tu esi gatavs? Ņem ārā no ātruma. Ew. Izņēmu. Ok, filmē. 3, 2, 1, aiziet, laiks. Ok, labi. Labi. Tagad. Vēlreiz. 3, 2, 1, aiziet! Nekāj augšā! Skaļi! Minūte 02! Viss met mieru! Minūte 36! Ar vislielākajām mocībām. Man liekas, ka Emīlam bija bišķī priekšrocība, jo nebija izbraukāts. Mums pārliecinoši ir Emīls, vai ne? Džeks pamodināja visu slāču no Ziemmiega. Cietas noplētātas zemes, tur vispār nebija godīgi. Man jau vajadzēja... Viss bija godīgi, akmeņš šķērs papīrīts, es uzvarēju, viss. Tagad, tad Emīlam pirmā, man otrā, tad trešā. Cik man bija laiks? Ņemot visu 50 reizes, kuras tu noslāpīji, tad kaut kādā 3, 4, 5 minūtes kaut kur. Jā. Izskās tagad reāls stāvs kalns. Paskaties uz viņu, praktiski vertikāli. Tas pirmais mūsu kalns, kurā mēs mēģinājām. Tad, jā, šeit mūsu tāds priekšā ir pirmais kalns, kurā mēs mēģinām uzbraukt, bet, kā jūs redzējāt, mēs netikām pusceļā iesprūdām. Jā, principā. Un tagad mums ir lielāka pieredze. Varam augt. Varam augt lejā. Kur tas kalns izskatās stāvs no lejas? Jomai. To mašību nevar redzēt.
gals. Tas ir vienkārši veči. Tas ir vienkārši vertikāli. Es jau man kāju uz paneļu jāliek. Paskatās, cik stāv. Tagad, ej gal. Nu, un šis ir mājās. Izdevās. Malacis. Nu kā jūs prasījāt pēc offroad epizodes, nu jums bija ar Šišiku izbraucām offroadā pa mežiem, pa beseļiem, pa smiltīm, pa akmeņiem, pa kokiem, pa lapām. Ja tev patika, saspiež ritīgi daudz tos laikus, sakomentējiet, uztaisam ritīgo feedbacku, lai šis video kaut kur arī aiziet, un te jau sekojiet mums nākamajām epizodēm, nākam sestdien epizode par BMW. Un iekomentējiet, cik BMW jūs izskaitījāt šajā videoklipā. Tas, kas pareizi atbildēs, dabūs no mums sticker paku. Lūk, sticker paks mūsu jaunais. Pagaid, viens tikai. Tas, kurš pirmais atbildēs, cik jaudz ir. Jā. Davai, sadīgās nākamajā epizodēs tuning ārā. Viss? Nav vairs ko filmēt. Filipam jāvai jāsteidzās prom, tā kā davai, atā.